Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Cik labi, ka mums ir Dieva vārds un kad atkal varam būt kopā raidījumā, ja mani ļaudis pie mikrofona Tālvalds Talbergs. Un šodien priecājos jaunajā mūsu sezonā redzēt sludinātāju Rolandu Braču un Rīgas vecās svētās Ģertrūdes evaņģeliskās luteriskās draudzes mācītāju Kristu Kalniņu. Labdien! Šodien mēs turpināsim lasīt Jāņa evaņģēlija 19. nodaļu, sākot ar 25. pantu. Lasīšu sākotnēji 2 pantus. Bet pie Jēzus krusta stāvēja viņa māte, viņa mātes māsa, Marija, Klopas sieva un Marija Magdalēna. Tad Jēzus ieraudzījis savu māti un viņai līdzās mācekli stāvam, ko viņš mīlēja, saka mātei: Sieva, redzi tavs dēls. Pēc tam viņš saka māceklim: Redzi, tava māte. No tā brīža māceklis viņu ņēma pie sevis. Lasīju 3 pantus, no 25. līdz 27. Interesanti, kāpēc Jēzus tā darīja? Redzi, tava māte, tādu atbildību pēkšņi dod. Pieņemsim, ja kāds iet mūžībā, viņš jau ir slims, viņš saprot to, ka viņam būs jāiet mūžībā. Šodien neviens dēls nesaka savai mātei, vecākiem: redz, kurš mans draugs būs tavs turpmāk dēls, un tu būsi viņam māte. Kāpēc? Man liekas, ka tur ir, vismaz es varētu redzēt 2 tādus aspektus. Ja? Mēs neko īsti nezinām par Jāni un par Jāņa vecākiem, piemēram. Ja? Un, līdz ar to arī tas zināmā veidā, ja Jānim būtu viņa māte un viņa tēvs fiziski, tad arī būtu dīvaini, ka viņš saka: redz tavu māti. Un, tā kā es domāju, iespējams, ka te mēs ieraugam kaut ko no Jāņa situācijas, kādā Jānis ir. Tā ir viena lieta. Otra lieta, es domāju, zinot tā laika tradīcijas, un ja sieviete paliek bez dēla, tad vīrs Marijai jau nav. Ja, ka tas ir, ka tā ir tāda, kā Jēzus parūpējās, tādā tīri ļoti sadzīviskā līmenī, ja, jo tad Jānis jūt atbildību. Nedaudz paskaidrot, tu sacīji, vīrs Marijai jau nav. Jā, es domāju, Jāzeps jau ir nomiris. Vai ne? Un tā, es domāju, tā ir tāda sadzīviskā telpa. Garīgajā telpā es arī domāju, ka arī šeit mēs varam redzēt kaut kādas tādas norādes par to, ka iespējams, ka šie ir arī 2 Jēzum nevis iespējams, mēs zinām, ja, tie ir 2 vistuvākie cilvēki. Un arī iespējams, un atkal, varētu teikt, pilnīgi pārliecināti, ka tie ir arī garīgi vistuvākie cilvēki Jēzum. Un arī šī garīgā saikne šeit tiek vēl vairāk padziļināta. Tā. Šī epizode, tad, kad es vēlreiz to pārlasīju, man ļāva pārliecināties par to milzīgo cilvēcību, kas ir Kristū, ko mēs bieži vien esam pacentušies tā pārāk garīgi mitoloģizēt, aizmirstot šos te parastos, vienkāršos cilvēcīgos sadzīves jautājumus, jo situācija bija dramatiska. Pat ja mēs skatāmies garīgi, mums tā kā vairāk vai mazāk ir skaidrs, notiek liels lūzums garīgajā pasaulē, tiek izdarīts milzīgs ticības akts un tā tālāk, bet šī te cilvēcīgā puse it kā paliek tālu prom no mums. Un tad man šķiet, ka es šeit redzu to Kristus cilvēcību, ka pat pēdējā mirklī tomēr mēs esam pieraduši dzirdēt, Kristus uzņēmās visas mūsu nastas, visas mūsu sāpes, ciešanas, un caur visu to viņš spēja saglabāt
šo te dēla līdzjūtību pret savu māti. Varbūt, kā Krists jau teica, nezinot tur īsti situāciju, kā bija Jānim parūpēties par draugu ieralu, dodot kaut kādu atbalstu gan vienam, gan otram, zinot, ka Jānis ir pieķēries Kristum, ka māte ir māte, zaudē dēlu, kā to nokompensēt. Un es domāju, ka arī šeit mēs varam mācīties šo tādu milzīgo mīlestību, milzīgo tādu cilvēcību, kuru bieži vien nākās atzīt, mēs aizmirstam, ejot savus garīgos ceļus. Bieži mēs atceramies to ilustrāciju, kur tad, kad brāļi un māte atnāca, tur bija kaut kāds dievkalpojums vai svētdarbība, kur Jēzus tur, ja nemaldos, ļaunos garus izdzina. Un viņam tur aizrādīja, ka reku tev māte atnāk uz pakaļ, viņš teica, mana māte un brāļi ir tie, kas piepilda mana debes tēvu prātu. Un tad, ja tā epizoda vairāk runā, man liekas, par garīgām lietām, tad šī par tādām cilvēcīgām, normālām attiecībām, kuras bieži vien kritiskās situācijās, mums ir tendence pazaudēt. Mēs tādās brīžos liekas, Jā. Kā jūs skatāties 26. pants? Viņš saka, sieva, un uzrunā šādu savu māti. Viņš atsakās no savas mātes? Protams, nē. Ja es pareizi atceros, es tagad nepateikšu, kurš teologs to rakstīja par to, ka arī šī uzruna sieva, kuru viņš nevienu reizi lietoja, ka tā nav, tā kā, teiksim, mūsu kultūrā vai mūsu sabiedrībā, ka tā nav kaut kā tāda nonicinoša vai kaut kādā veidā distancējoša, bet ka caur to uzrunu Jēzus arī savai mātei kaut kādā veidā, viņš rakstīja, ka viņš kaut kā pasvītro viņā arī viņas, teiksim, šo te cilvēcību un arī viņu stūmu. Es neatceros to pašu vārdu izskaitu, kā viņš tieši tā, bet par to, ka šis vārds ir, pēc tās nozīmes, kā Jēzus viņu lietoja daudz savādāk, nekā mēs viņu šodien lasam un uztveram. Un kādas tev izjūtas, ka tu lasi? Man ir grūti formulēt un grūti saprast, ko varētu just māte, zaudējot dēlu. Un mūsu tradīcijā, jeb mūsu kultūrā, māte, kura zaudē dēlu, bet īsi vēl pirms miršanas viņai pasaka nevis māte, bet sieva. Jā, un šeit arī ir tas dramatiskais mirklis, ka parasti jau tā kā vajadzētu dēliem apglabāt savas mātes. Un varbūt šeit ir akcents uz to misiju, kas ir sievietei. Cik šeit ir teikts, ņemot vērā tulkojumu īpatnības sieva vai sieviete, uz ko es tā līdz galam varbūt nevaru pašlaik komentēt, bet es domāju to, ka jebkurā gadījumā tas ir mēģinājums šajā dramatiskajā mirklī cilvēku, es atvainojos, noturēt pie sajēgas, kaut kā fokusēt viņu uzmanību nevis uz to dramatisko, nevis uz to melno tukšumu, kas droši vien mātei dvēselē ir, ka viņi saprot, ka viņi tūlīt zaudēs dēlu, ka viņš cieš un varbūt viņas lūkšanas būtu kaut ātrāk tās ciešanas, bet es nezinu. Es tālu gribētu varbūt arī šeit ieraudzīt to, ka ne jau velti Jēzus ik pa laikam lieto dažādos kontus, sākot ar pirmo reizi, kad viņš to Jāņa evaņģēlijā pašā sākumā vai ne pirmajā brīnumā, ka tas arī Jāņa evaņģēlijā kaut kā sākās tieši, kur viņš uzrunā šādā vārdā Mariju un arī pašās beigās. Un es domāju, tas ir tas interesantais, ka tomēr, lai arī Jēzus ir Marijas dēls, nenoliedzami, un tā ir viņa māte, tomēr Marija Jēzus kā dieva dēla priekšā, kā dievišķās personas priekšā ir sieva un sieviete. Ja? Tas kaut kādā veidā parāda, ka
mēs visi cilvēki, vai tu esi māte, vai tā, ka mēs dievišķās personas priekšā esam, ka Dievs tā var uzrunāt mūs, norādot uz tevi, tu sieva vai tu vīrs, vai tādā. Tieši tas ir, kāpēc es tā vedināju un jautāju. Paldies tev, Kristi, par to, ka to saki. Jo, redz, manuprāt, es varu kļūdīties, bet manuprāt, tomēr ir mums cilvēcīgi jāsaprot, ka Marija debesīs nebūs kā māte Jēzum. Viņa nesēž kā māte Jēzum. Viņa ir tāda pati sieviete kā visas pārējās. Izredzēta? Jā. Tu arī esi izredzēts. Tu arī esi izredzēts. Ar īpašu misiju. Bet viņa nav Dieva māte. Tas, kas šobrīd ir ļoti izplatījies pa visu pasauli. Jo tādā veidā mēs varam nonākt līdz totālam absurdam. Tātad Dievu ir kāds dzemdējis, kāda dzemdējusi. Nē. Te ir jānošķir šis cilvēcīgais etaps. Jā, Dievs deva, un fantastiski, ka viņš izrauga caur Mariju, caur tevi kaut ko citu viņš dod, caur tevi viņš citu dod, caur mani viņš citu dod. Pareizi, ko tu, Kristis, sacīji. Dievišķā skatījumā mēs esam visi vienādi. Un vēl vairāk. Dievišķā skatījumā, kāpēc es saku ar ļoti lielu pārliecību, Marija nav debesīs māte Kristum. Tikai tāpēc, ka tur nav ne sieviete, ne vīrietis. Mēs kaut kā to tā esam aizmirsuši. Tur nav vairs ne tēvs, ne māte. Ir viens vienīgs tēvs. Un mēs esam viņa bērni. Viss, sākot ar Ādamu, ja viņš nožēloja grēkus. un beidzot ar pēdējo, kas ieies debesu valstī caur Jēzus Kristus nopelnu un viņa žēlastību un Dievu žēlastību. Savādāk tas nav. Jo ja mēs vienu cilvēku tagad iecelsim dievišķā kārtā, tad piedodiet man, tad kuri tie nākošie? Kāpēc tad tikai viens? Bībele mums nekur par to nesaka. Ir vienīgi tikai trīsvienība. Ir tā vai nav tā? Jā, protams, un tāpēc jau arī tas ticības veiksmes stāsts, kā daudzi saka, ir šajā spējā tomēr nodalīt to dievišķo no cilvēcīgā, tur, kur tas ir nepieciešams un kur tas ir skaidri jāsaskata. Un ja mēs runājam par to arī pats Jēzus, toreiz, tad, kad viņam farizēji aizrādīja par šīm te nemazgātajām rokām, uz ko viņš arī atbildēja, ka tā būtība jau patiesībā ir iekšienē, nevis ārpusē. Un, protams, ka atkal, ja runājot cilvēcīgi, arī higiēna ir jāievēro, arī rokas ir jāmazgā, vai ne? Bet galvenais jau tomēr ir šie te garīgie principi, un tur jau tās mūsu problēmas, acīm redzot, arī tad sākās, ka mēs to sajaucam nešķirojot. Jā, man ir vairākas domas par to, teiksim, ko tu saki. Es domāju, par tiem eņģeļiem debesīs es gribētu domāt tā, ka Jēzus to saka noteiktā kontekstā par precēšanos un neprecēšanos, vai ne, ka acīm redzot, es nezinu, vai šis bezdzimums nebūs vīrieši vai sievietes. Es kaut kā tā negribētu to domāt, jo gal galā arī apskaidrošanās kalnā mēs zinām, kad Mūzes un Ēlija, ja tur nostājās skaidrs, ka tie ir Mūzes un Ēlija, nevis kaut kādi tur nezinu kas. Un runājot par Mariju, es domāju, ka ir skaidrs, ka Marija bija Dieva izredzēts instruments. Jā, pilnībā mēs to redzam, pirmā Mūzes sākumā apsolījums tiek dots, ka sieva sadragās galvu, un tad, protams, var domāt par ko, bet kad viņa ir Dieva apsolījuma instruments.
Un es domāju, ka Marijai tieši tāpatās kā Mozum, Ēlijam, tieši tāpat kā atklāts grāmatā, visiem mocekļiem, kas tur ir pie Dieva tātad, ka katrs atbilstoši šim apsolījumu piepildījumam, ja, ko cilvēks ar savu dzīvi, ar savu, ja, ir piepildījis, arī būs atbilstoši savas gods, savas slava, sava vieta, sava telpa un tā tālāk. Ja. Es domāju, vienkārši, protams, tas, kas man liekas par Mariju, ir tā, ka mums ir grūti pieņemt Marijas vienkāršību. Cilvēkam ir grūti pielūgt kaut ko, kas ir tik vienkāršs, tik absolūti tīrs, skaidrs. Un, nu, kā tomēr mēs redzam, ja Marija kļūst par Dieva vienpiedzimušā dēla māti, tātad, tam ir jābūt kādam tiešām cilvēkam, ko Dievs ir izredzējis, vai ne? Un tādēļ cilvēkos ar laiku veidojās tā tendence, ja, kaut kādā veidā, kaut ko vēl ielikt iekšā, kaut kā paaugstināt. Ja? Bet Marija jau saka, ja, kad savā slavas dziesmā, kad uz paudžiem man teiks sveitīgi, jo Dievs liels lietas ir pie manis darījis. Ja? Teiksim, tās ir tādas skaidras līnijas, un ja pie viņām turās, tad nekad nevar, sajaukt šīs lietas. Ja? Protams, ja, kā es saku, ja cilvēkā ir tāda vēlme kaut ko, kaut kā, tad atkal veidojās dažādi pārspīlējumi, par ko ir skaidrs, ka tas ir cilvēku pašu salikts. Tieši cilvēku radīts, jā. Yep. Jo, redz, kur Marijas laika biedre Elizabete, Jāņa māte, savā veidā pazīstams, draudams, radi. Un Jānis, paskatieties, ko Jēzus saka pa Jāni, par kas būs augstākais un kas būs zemākais. Viens no. Un Jānim arī bija jānāk. Un labi, viņš nenāca kā Dieva dēls, bet arī brīnumainā kārtā, paskatieties, tēvam bija jāpiedzīvo aklums visu to laiku, kamēr nosauc pareizo vārdu Jānis. Mēmums, domāju. Jā. Piedošana mēmums, jā. Mēmums, jā. Kamēr nosauc pareizo vārdu, vispirms tu uzrakstīji, un tad tev atverās. Un caur to arī mēs redzam, tā ir Dieva vadība, jeb Dieva plāns, tas viss notiek pēc Dieva plāna. Un pareizi, ko tu, Kristus sacīja, mums ir tendence cilvēkiem paņemt vienu, jeb otru, jeb trešo. Bet tikai jāatcerās ir viens, ka tikai viens vienīgi nomira pie krusta. Viens vienīgi. Cieta ļoti daudzi. Līdzi juta ļoti daudzi. Pēc tam, kā mocekļi gāja, ļoti daudzi. Un vēl ļoti daudzi ies kā liecinieki. Ļoti daudzi. Bet mira tikai viens. Un tas nozīmē, mēs pielūdzam un slavējam un atzīstam tikai vienīgais ceļš, kas ir, tas ir Jēzus Kristus. Jā, tāpat laikā, es domāju, tāpat laikā mēs arī negribam samazināt to cilvēku lomu, ja, kurus Dievs tiešām izredzēja un lietoja, ja, savā pestīšanas plānā, jo es domāju, ka arī kaut kā mēs nevaram teikt, ka un kādreiz, man liekas, ir tāda tendence redzēt izredzētus cilvēkus, ka viņiem jau tas viss tā baigi vienkārši bija. Marijai viss pa sevīm bija skaidrs, tur būs svētais gars, tas kļūst par Dievu. Ja? Mēs redzam arī, ka tie ir cilvēki, kuri ir pieņēmuši savā dzīvē ārkārtīgi smagus un nozīmīgus lēmumus, kas savukārt Dievam ir ļāvis nākt un darboties, ja, caur šiem cilvēkiem un vest mūs pretī pestīšanas plānam. Tāpēc es gribu pilnīgi noteikti, vismaz no manas puses, tā pilnīgi redz, ka katram
cilvēki, kā tu teici, mēs visi esam izredzēti. Katram mums būs sava slava debesīs, atbilstoši pēc tā, ja, kā mēs būsim šim Dieva aicinājumam atbildējuši, sekojuši, citi kā mocekļi un tā tālāk un tā tālāk. Ja, un tur nav nekādu problēmu ar to, ka tai pašā laikā vienīgais, kā pestītājs un glābējs, ja, kā dievišķās žēlastības pilnība ir Jēzus Kristus. Amen. Par ko gan ir jāuzmanās? Vai tas mums nekļūst par pielūgsmes objektu? Vienalga, cik svēts, vienalga, cik Dieva izredzēts, Jebkas, jā. nedrīkst kļūt kā pielūgsmes objekts. Nedrīkst. Jo ar to mēs... ar to mēs tad pārvelkam strīpu pāri Kristus nopelnam. Jo ja mēs vienalga, vai tas ir svētais, vai vissvētākais, vai vēl kāds, piedošana par svētajiem tagad nerunāsim, tur būtu vesels raidījums. Bet mēs nedrīkstam pielūgt nevienu citu. Mīļie, pat vēl vairāk, ko Jēzus saka? Jums būs pielūgt vienīgi Tēvu debesīs. Pat par sevi viņš nerunā. Pat par sevi nerunā, mani pielūdziet. Es esmu ceļš, es esmu izdarījis atpirkšanas darbu. Un mēs pielūdzam vienīgi Tēvu debesīs. Viss. Šodien ir ļoti populāri pielūgsmes sava veida tādu godu un atdot ļoti pa labu, pa kreisi. Ļoti populāri. Un mēs pat ļoti bieži nemanam, ka mēs sākam, tad, kad pielūdzam, tad uz to arī sākam paļauties. Ne tā? Un paņemam vienu svēto, ja vienalga kādu. Un labi, viņš ir patiešām ir dzīvojis svētu dzīvi. Slava Dievam! Dievs viņu ir svētījis, Dievs viņu ir sargājis, Dievs viņu ir vedis caur grūtībām, kur viņš ir sasniedzis šo svētumu. Bet tas nenozīmē, ka man tagad ir jāsaka, klausies, mīļais draugs, tāpēc, ka tu esi tur bijis svēts, apustulis Pāvils. Vai ta nav svēts vīrs? Vai ta Pēters nav svēts vīrs? Un tagad, ja mēs apustuli Pēteru, tu esi tik labs aizlūdz par mani tagad pie Dieva. Jā, uz ko es paļaušos? Es paļaujos uz Pēteru. Šeit arī ir tā robeža vai tas līdzsvars starp to, kam mēs atdodam godu. Jo viņi šo godu ir pelnījuši un vismaz, teiksim, mūsu acīs vai manās acīs vai lielāki, mazāki kalpotāji vai priekšgājēji. Un, protams, ir cieņa, tāpat kā mums ir cieņa pret mūsu, teiksim, tautas vēsturiskām personībām un tā tālāk, kas ir kaut ko izmainījuši vai devuši kādu ieguldījumu. Un te tā problēma acīm redzot ir, kad vienā brīdī tas gods pāraug tādā pielūgsmē, pāraug jau elku līmenī, un tas jau kļūst par atsevišķu svētumu tā vietā, lai būtu svēts tikai viens, ja, kā mēs runājam. Jā, ziniet, man liekas, ka es redzu, ka tā problēma ir ļoti vienkārša, jo piemēram, man patīk lasīt svēto tēvu dzīves, jā, teiksim, redzēt viņu cīņas, ja, mācīties no viņu cīņām un tā tālāk. Un tas man tiešām iedvesmo, ja, ir īpaši brīžos, kad man liekas, nekas jau tur, ka vajag tev kaut kā, tiešām, ka reāli arī šodien ticības cilvēku dzīve ir cīņa, ja, vai ne? Vajadzētu būt, jā. Bet es domāju, ka tā problēma, redzēt, mīļie, lielā mērā ir saistīta ar to, ka daudz vieglāk ir kādu pielūgt, nekā pašam dzīvot kā svētajam. Ja? Un ja mēs varam, tā kā tu teici, tāli iet pie tur Pētera vai Pāvela vai, jeb pie kā un teikt, tur aizliet, bet jautājums jau ir par mūsu dzīvi, ja?
ja jūs pienesiet Dievam svētu patīkamu upuri, ja, ar jūsu dzīvēm, un tas ir tas. Ja es gribu dzīvot kā ticīgs cilvēks, ja es gribu tiešām, ja, domāt par svētumu, tad manai dzīvē ir jābūt svētdzīvei Dieva priekšā. Tad šie ir mani piemēri, no kuriem var mācīties, kā būt par, teiksim, ja, tiešām garīgi nobrieduši, atbildīgi cilvēki Dievu priekšā. Bet ja es to negribu, tad man ir vieglāk, ja vienkārši meklēt kādu, kas par mani tur iestājas par to. Ja. Jā, tā ir tēma ļoti nopietna, par ko ir jādomā. Un faktiski tas ir jādomā visiem. Vienalga, es šeit nedomāju kādu vienu, jeb divas, jeb trīs konfesijas, absolūti ne. Te ir mums visiem jādomā, uz ko es lieku savu cerību, uz ko es paļaujos, kam es lūdzu. Un vai es, ja Dievs ir pateicis, neviens netiks pie manis kā vienīgi caur dēlu Jēzu Kristu. Un ja es tam ticu, tad man arī savā dzīvē jāapliecina tas, ka vienīgi un tikai es uzticos Dievam caur Jēzu Kristu. Un viss. Un labi, man padomu var dot. Ļoti pareizi, ko Kristus tu saka, es varu lasīt par svētajiem. Es varu mācīties, kā viņi ir darījuši. Un to vajadzētu darīt, jo biežāk, jo labāk. Paņemt tās cīņas paņēmienas pat var būt. Šodien mēs vairāk pieprasām, tā kā tajā dziesmā dzied, tas jau tā skaisti, Latviju mēs nelūdzam, bet pieprasām. Skaisti, man patīk arī tajā laikā ir īpaši, tā drosmīgi. Bet ziniet, mums kristiešiem arī ir pielipus šis jēdziens. Mēs Dievs no tevis nelūdzam, bet mēs pieprasam. Un viss. Un ja tu mums nedos, tad mēs atradīsim redz, kur kāds aizies pie tevis, kas jau ir pie tevis, un paprasīs. Padomājiet, tas ir nebibliski tādā veidā domāt, tādā veidā dzīvot. Precīzi, svētdzīve, jeb kungs, mēs nākam pie tevis, mēs atzīstam tevi kā vienīgo ceļu un vienīgais. Tu esi tas. Un man nav ne pie kā tverties tikai tāpēc, ka neviens nav spējīgs, Dieva vārdā man neviens cits netiek uzrādīts, kas būtu spējīgs sacīt aizbildinājumu vārdu, jeb attaisnojumu vārdu. Neviens cits Dievu priekšā, kā vienīgi viņa dēls Jēzus Kristus. Tāpēc, ka tur ir rakstīts, neviens netiks izrauts no manām caurdurtarajām rokām. Nevis, un tad man ir ļoti svarīgi, kā rokās es šobrīd atrodos. Man jau liekas, es atzīstu Jēzu Kristu, bet paļaujoties uz kādu, vienalga, cik svēts viņš arī nebūtu un cik senā pagātnē viņš būtu dzīvojis, es neesmu tad vairs Kristus rokās. To, ko pat tu tālu pieminēji, paļaušanās, es neatceros, kur es to dzirdēju, ka pielūgsme ir lūkšanas plus paļaušanās. Ka pielūgsme tas nav, kā mēs bieži vien stādamies priekšā, ka ja es lūdzu, tad es pielūdzu. Bet ka tā ļoti būtiska sastāvdaļa pielūgsums ir paļaušanās. Un tad te atkal ir tas asmens, pa kuru mums nākas balansēt bieži vien, lai tad tā paļaušanās, mēs lūdzam un pateicamies Kristumu, lūdzam debesu tēvu, bet mūsu paļaušanās ļoti bieži ir uz mūsu sociālo, bieži vien arī konfesionālo piederību kādām biznesa struktūrām, politiskai iekārtai un tā tālāk. Tas ir cilvēcīgi. Jā. Lasīsim tālāk, 28. pants. Pēc tam zinādams, ka viss ir pabeigts, un lai piepildītu rakstus līdz galam,
Jēzus sacīja, man slāpst. Tur stāvēja trauks ar etiķi. Tie uzsprauda sūkli ar etiķi uz īzepa stiebra un to pacēla pie viņa mutes. Etiķi ņēmis, Jēzus sacīja, viss piepildīts, un galvu nokārs atdeva garu Dievam. Redz, kur te ir tas brīdis, kur mums atkal un atkal ir jāatgriežas pie tā un jāsaprot. Viss piepildīts. Tas nozīmē, ka nav neviens cits. Neko lūgt, neko pielūgt, neko aizlūgt. Nav neviena cita. Viss piepildīts. Jēzus to saka. Mīļie, kad es šos te vārdus lasu, jūs saprotat, to te ir, jā, reizē ir ļoti grūti to lasīt. Bet tāpat laikā šajā brīdī atverās debesu vārti. Un jūs zināt, kas notika. Šajā brīdī pārplīsa. Cik centimetru biezs priekškars? Es aizmirstu to skaitli. Ļoti biezs priekškars templī, kas atdalīja no svēto vietu no vissvētākās vietas, kur varēja vienreiz gadā augstais priesteris vispār ieiet iekšā. Tas viss pārplīsas, kur viss divās daļās. Tur nebija iespējams nevienam ne pārgriezt neko. Un tas rāda to, ka, redziet, viss ir piepildīts. Ņemiet vienalga, kuros tulkojumos, ņemiet vienalga, kādā veidā tur tas... redz, kur, šī glāze nav piepildīta, bet ja viņi būtu līdz malām, viss tur vairs neko klāt nevaram mēs pielikt. Es nezinu, kā cilvēcīgi citiem vārdiem to pateikt. Varbūt, brāļi, jūs varat vēl savādāk pateikt, bet tas viss, tā žēlastība, Dieva mīlestība ir parādīta pilnībā, ka tur vairs neko nevar nepielikt, neko. Un tad ir viens cits, manuprāt, viens cits jautājums. Ja mēs kaut ko mēģinām likt klāt pie Kristus krusta, šī nopelna, mēģinām piemest kaut ko klāt. Un tas lūk. Ja man kādreiz viens brālis Kristū teica, nedos 10, tad tu neredzēsi debesu valstību. 10 ir jādod. bet ne tāpēc, lai redzētu debesu valstību. Nebūs svēts, neredzēs debesu valstību. Bet tāpēc, ka tagad es sevi darināšu svētu, tāpēc es tikšu debesīs? Ne. Neievēros 10 baušļus, netiks debesu valstībā. Bet tāpēc, ka tagad es būšu piepildījis tos 10 baušļus, tad es tikšu bez Kristus debesu valstībā? Nē. Ļoti interesanti. Vienīgi tikai ar vienu nopelnu. Es savādāk neredzu. Lūdzu, brāļi. Šī rakstu vieta reiz man ļāva saprast to, ka Kristus ir piepildījis visu, un es aptvēru, ka Kristus ir arī nomiris par visiem. Proti, ka Kristus ir atdevis savu dzīvi ne tikai par tiem, kuri tā kā šodien jūtās tādi privileģētāki, kuri iet baznīcās, apmeklē baznīcas, lasa bībeles un pat lūdz Kristus vārdā, bet Kristus ir nomiris par visiem. Pat par tiem grēciniekiem, kuri vēl viņu neatzīst, kuri turpina grēkot un turpinās grēkot, arī par tiem viņš ir nomiris. Un ko tālāk? Un ka tas ir tas,
ko ir visgrūtāk ar šo te cilvēcīgo domāšanu saprast, ka viss ir piepildīts, ka es vairs nevaru ar saviem darbiem, ko jau tu arī minēji, nevaru pielikt savai glābšanai un pestīšanai neko. Es nevaru sevi, pašpestīt, teiksim tā, vai pašsvētot. Jā, bet... Un ka tā žēlastība ir tik milzīga, ka viņa ir patiesi izdarījusi tik lielu un visaptverošu darbu, ka nav cita ceļa, nav citas izejas. Lai mazliet vairāk saprastu arī mūsu klausītāji un skatītāji, ko tu domā, viņš ir miris arī par tiem, kas ir šobrīd grēkā. Arī viņš ir miris par, teiksim, citu reliģiju ticīgajiem. Jā, viņš ir par visiem nomiris. Bet tas nenozīmē, ka citu reliģiju ticīgie ieies debesīs. Ja viņi pieņems šo nāvi savā dzīvē un pieņems viņu kā savu pestītāju, viņiem pastāv tāda iespēja, protams. Kamēr viņi to nav atzinuši, viņi, Kristus pareizi, tas upurs ir dots. Visaptvarošais, pār visiem, bet automātiski, protams, ka nē, tā ir apzināta, jābūt ir apzinātā izvēlē, Jā, es domāju, 1. Pētera vēstulē 2. nodaļā 24. pants, viņš faktiski dod tādu izskaidrojumu. Mēs lasām, viņš mūsu grēkus savā miesā labprātīgi uznes pie krusta, lai mēs miruši grēkiem sāktu dzīvot taisnu dzīvi. Ar viņu brūcēm jūs esat dziedināti. Un es domāju, ka tas milzīgais izaicinājums, kuru mēs šodien arī sastopam Kristus baznīcā, ir saprast šos vārdus, ko nozīmē, ka mēs ar viņa brūcēm esam dziedināti. Jo tas interesantais ir tas, ka jūs esat dziedināti, ir apgalvojums, kurš nevis saka, jūs būsiet dziedināti, bet jūs esat. Tātad, ja šī dziedināšana caur Kristus upi, tajā brīdī, kad viņš vērts arī jūsu dziedināšanu, viņa brūcēs, jūsu grēku, jūs atbrīv, tas viss tur ir noticis. Viss jau ir, tikai tas ir jāpieņem. Un tagad tas jautājums ir, cilvēks saka, labi, tas tur ir noticis, bet šodien es to neredzu. Kā es to neredzu? Kāpēc es to neredzu? Ja es esmu viņa brūcējs dziedināts, ja es esmu viņa brūcējs atbrīvots. Un vienalga, tu saslimst, piemēram. Vulgāru. Un ko tas nozīmē? Un es domāju, tas interesantais arī ir tieši tas, ka tas, ko Kristus ir izdarījis, tas jau ir noticis, un mēs gaidām, kad tas pilnībā notiks ar viņa atnāk, kad ir notikumi garīgajā telpā, kā Kristus uzvar par ļaunumu, par grēku, par nāvi, kas jau ir notikuši, bet viņi vēl nāk tādā veidā. Un ļoti bieži es domāju, ka cilvēki, tad, kad viņi arī lūdz, viņi saka, es te, piemēram, lūdzu par dziedināšanu, vai lūdzu par kaut kādām lietām. Es nerunāju par sliktu, es lūdzu par, es šeit domāju par tādām, kas Dievam patīkam, bet es palūdzu vienreiz, es palūdzu otrreiz, un es lasu, ka Dievs ir labs, ka viņš man dos labu. Kāpēc lietas nenotiek? Un man ir tāda pārliecība, ka faktiski, šeit ir tā atslēgas vārds, šī ticība, ka ja mēs ticam, ka Dievs saviem bērniem dod katru labu dāvanu, ka šīs lietas, kuras mēs lūdzam, ja tās ir pēc Dieva, viņas ir notikuši. Tikai tas jautājums ir, kurā brīdī viņas šeit viņas atnāk līdz šai realitātei. Tieši tāpatās, kā Kristus atnākšanu mēs gaidām, kaut arī mēs zinām, ka ļaunais ir mēs tomēr viņu vēl gaidām. Tieši tāpatās arī šajā lūkšanā, ja mēs paliekam uzticami Kristus apsolījumā, ja mēs dzīvojam, uzticoties Dieva dzīvajam vārdam, visam, kas ir sacīts, tad mēs šīs lietas arī pieredzam. Bet tajā brīdī, kad mēs sākam šaubīties, kad mēs sakam, es palūdzu bišķiņ, bet nekas nemaina, nekas nenotika, un viss.
Ja, nē, ja te ir jāsaprot, ka mums ir jāpaliek uzticamiem, jo tas jau ir piepildīts. Jo viss ir piepildīts, neatkarīgi vai es personīgi to kādā brīdī piedzīvoju vai nepiedzīvoju. Tieši tā, tas vienalga. Jā, šis ir. Brāļi, šis jautājums, pie kā jūs pieskārāties, ir ļoti, ļoti nopietns. Un viņš ir aktuāls. Jo jūs zināt, ka šodien gribās tūlīt un tagad atkal ir pielipus kristiešiem tā pasaulīgā domāšana. Jo advertisements, kā reklāmas, sludzina to. Pēc tūlīt, nāc tagad, zvan tūlīt, nāc ņem tūlīt tagad. Mums arī ir tas tūlīt un tagad, Dievs. Vainu. Un viņš ir aktuāli, ka pēkšņi ir jāgaida. Ko? Kāpēc? Kāpēc man ir jāgaida? Nē, Dievs man ir apsolījis, es jau esmu viņa brūcēs dziedināts. Jā, un arī notiek brīnišķīgas liecības. Es pats esmu dzirdējis cilvēkus reāli, kur ir saņēmuši dziedināšanu. Lasot šo te vārdu. Es esmu viņa brūcēs dziedināts. Un es pieņemu šo dziedināšanu. Un notiek. Bet es viņu nevaru pateikt. Mīļie, kur tā ir formula. Tagad pēc šīs formulas. Jo, mīļie draugi, tādā gadījumā tie, kas uzskata, ka tā ir reāla dzīvu formula, tad paņemiet šo formulu un aizejiet lūdzu uz vienalga pansionātu, nabaga slimnīcu, visu vienalga. Labi, pieņemsim, tur ir pusmūžā, jeb cilvēki ir grēkojuši, un tāpēc viņiem par šiem te grēkiem ir jācieš. Labi, bet, mīļie draugi, pilnas bērnu slimnīcas ir pilnas ar bērniem. Aizēj ar šo formulu un cel augšā visus. Tu nevari to darīt. Tāpēc, ka tas tā nav domāts, tas nav tā. Tas pamats nav tas, no kā mēs esam dziedināti, no kā mēs esam atpirkti, no kā mēs esam pārvērsti, no kā mēs esam jaunpiedzimuši. Jo mums jau ļoti, man brāļi arī, es esmu priecīgs tajā brīdī, tad, kad man nekas nekaiš. Līdz ko man kaut kas sāk sāpēt, tā protams, mans gars arī nomākts, un es gribu visu laiku būt vesels. Es visiem vēlu veselību. Bet atkal ir jāskatās brīžiem caur tām slimībām. Ja es paskatītos atpakaļ savā dzīvē, varbūt pat mūžībā es teikšu, kungs, tev paldies par visiem tiem pārbaudījumiem. Lūdzu, nepārprotiet. Es nesaku tagad, kad Dievs dod man vairāk tikai pārbaudījumus. Bet atkal ir cits jautājums. Dievvārds mums saka, pārbaudiet paši sevi. Pārbaudiet. Tāpēc, ka jūs neesat pārbaudījuši un esat gājuši pie svētā vakarēdiena un baudījuši to. Tāpēc, jūsu vidū ir ļoti daudz miruši un ļoti daudz slimi. Tāpēc, ka varbūt ir necienīgi baudījuši. Es tikai saku vienu variantu. Tie varianti ir ļoti, ļoti daudz, mēs nezinām. Jā, tā pašā laikā, es domāju, ir divi grāvji. Ja viens ir tas, ko tu saki, ja, tad ņem šo formulu, ej uz slimnīcu un tā tālāk, ja, un tu redzēsi, kas darbojas vai nedarbojas. Otrs ir tas, par ko tiešām šeit brūcējiem jūs esat dziedināti, ja, teiksim, kas ir tas, no kā mēs esam, no grēka, ja, atbrīvoti, ja, izspirkti, par to ir samaksāts ar dārgām. Ko tas priekš mums nozīmē? Bet es domāju tā, ka vismaz Latvijā, man liekas, es nerunāju par citām vietām, ka Latvijā mēs esam otrajā grāvī. Ja? Ka mēs nelūdzam, ka mēs savā lūkšanas dzīvē esam tik remdeni un tik neticīgi, ka mēs pat nelūdzam, ka mēs drīzāk savu masticību, piedod, es pabeigšu ātri, ja, savu masticību, ka savu masticību
tā kā labāk aizklājam ar to, Dievs jau, man jau šīs ciešanas manā dzīvē, gan jau kaut kad, var būt, ka mēs gal galā, ja viss ir piepildīts, ja Kristus ir izpildīts, ja mēs zinām, ka ticīgajiem ies līdzi zīmes, ka jūs, tad atkal nemeklēt šīs lietas un palikt vienkārši, tādā, labi, tad es domāju, ka bieži vien mēs savu masticību un savu nevarību un negribīgumu, arī šādā veidā maskējam. Jā, un amen, brāļi, laiks ir aizsteidzies. Paldies jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, labprāt turpināt šo raidījumu nākošu nedēļu. Lai Dievs svētī cienījamie radioklausītāji, vismaz tagad jūs zināt, ka viņa brūcēs jūs esat dziedināti, jo daudz pat varbūt kristieši nemaz to nezina. Lai Dievs bagātīgi jūs svētī. Visu labu.